Un aiziet Maurāns pret dziedātāju. Maurāns viens no pretendentiem uz top 2. Samērā liela distance. Nu, beigās pietojās dziedātājs ļoti tuvu blakus caur iekšēju līniju pierāvs dziedātājs un pabeidz abi divi šo braucienu. Vērojot atkārtojumu, redzam, ka sākumā dziedātājs nedaudz atpalika, bet ļoti ātri spēja piedoties Maurānam. Uz pēdējiem līkumiem ļoti tuvu blakus bija dziedātājs. Vērosim, protams, šo otro braucienu viņiem pēc tam. Un tā arī dziedātājs pa priekšu, Maurāns viņam seko. Labi dūmi. Labi, varbūt arī prasītos mazliet tuvāk, bet tad stabila distance starp abiem. Un uz beigām Maurāns jau caur bremžuguņiem bija pietuvojies dziedātājam. Tagad jāgaida tikai vērtējums būs par šo braucienu. Ola brauc pa priekšu, jā, dziedātājs aiz viņa. 2.30 trasē, abi 2.8. Tālu, Ola aizmucis, dziedātājs mēģina viņu saķert. Un izbrauc ārpus nedaudz trases Ola ar vienu riteni. Tā ir kļūda, ko tiesneši nepiedod viņi. Diemžēl ar vienu riteni Ola izbrauc ārpus trases. Tas nozīmē, ka varētu būt, ka viss pārstāvs arī dziedātāju pusē pēc šī brauciena. Bet, protams, ka Ola centīsies arī dziedātāju izstumt no trases savā otrajā braucienā. Jā, par to izbraukšanu gan jāstāsta atkārtojumā, cik daudz viņa automobīļa ritenis bija. Jā, bija, šitais jau bija. Tikai viens gadījums šodien bija, kad bija tā uz jautājums zīmes, bet šeit noteikti viņš bija ārpus trases, to darīt ne. Aiziet dziedātājs par priekšu, un tagad Ola viņam seko. Ola tādu šauro līniju pirmajā līkumā izvēlējās, bet diezgan tuvu dziedātājam. Un kas skaisti ielien iekšmalā Ola turpat aiz dziedātāja. Un paspēja arī vēlreiz pārmesties. Aizraujošs brauciens gan no dziedātāja, gan no Oles, jeb Oles puses. Ola pierādīja, kāpēc viņš ir ar savu reputāciju tieši tandēmos piebrauc pavisam blakām agresīvi. Šis ir tikai trešās sacensības Olem, bet, manuprāt, visi, kas ir šogad bijuši uz drifti, jau zina, kas ir Jānis Ole. Aizraujošs brauciens. Automašīnu, un tā arī mēs braucam, skatāmies Ulas pa priekšu. Es atvainojos, Mamons pa priekšu un dziedātājs viņam seko. Labā leņķītī abi divi brauc. Dziedātājs nespēja tikt līdz ātrajam Mamona / Ulasa spēkratam. Un tā arī ir pāris korpus distance viņi pabeidz šo braucienu. Tagad pa priekšu mums vajadzētu braukt dziedātājiem, sekos viņam Mamons. Mamons ar mazu, palielu distanci iesāk šo braucienu. Bet, protams, ka viņš cenšas uz beigām pietuvoties. Nav līdz galam tuvu Mamonam šis brauciens un nobrauc viņu ar tādu, pāris korpusu distanci šo braucienu, šo savu otro braucienu. Tagad skatītāji, tie, kas tribīnēs, var turpināt mūsu tradīciju ar lampiņām. Droši tie, kam ir, tie iededzina, kas no kuram ir dedzināms. Mēs jau tuvojamies pusfināliem, tā kā es domāju, ka skaista tradīcija tiem skatītājiem, kam ir tribīnēs telefonu ar lampiņām. Dedzam viņas iekšā. Es domāju, ka bildēs labi izskatīsies un arī